Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 8. nedēļas lasījums. Sekojiet Jēzum! Šonedēļ mūsu galvenā doma ir par to, ka Jēzus ir mans Dievs un es viņam sekošu. Kurš vēl sāk sekot Jēzum? Par to uzzināsim šodienas stāstā. Lai svētais gars uzrunā tavu sirsniņu, klausoties Bībeles stāstu. Otrdiena. Laiks ar Jēzu. Sēžot un sarunājoties ar Jēzu, Andrejs un Jānis nespēja beigt smaidīt. Viņš bija tik brīnišķīgs un gudrs. Viņa vārdi bija pilni skaistuma un patiesības. Diena paskrēja tik ātri. Beidzot, Andrejs un Jānis atstāja vietu, kur Jēzus uzturējās. Viņu sirds bija pilna prieka. Tie bija klausījušies Jēzus vārdos un patiesi vēlējās kļūt par viņa sekotājiem. Andrejs nevarēja viens sagaidīt, kad varēs pastāstīt visu par Jēzu arī savam brālim Sīmanim. Skrienot pa ielu, Andrejs jūta, ka viņa sirds pukst ar vien straujāk un straujāk. Elstams un pūzdams, Andrejs beidzot nostājās brāļu priekšā. Mēs esam atraduši Mesiju, viņš sajūsmināts teica Sīmanim. Jāņa 1:41. Sīmans nekavējās nemirkli, viņš vēlējās satikt Jēzu, turklāt satikt uzreiz, tagad. Abi kopā brāļi steidzās Jēzu uzmeklēt. Jēzus laipni uzlūkoja Sīmani. Ko viņš teica? Izlasīsim Jāņa 1:42. Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus viņu uzlūkoja un sacīja: Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls. Tevi sauks Kēfa, Pēteris. Cik pārsteidzoši. Jēzus jau zināja Sīmaņa vārdu un viņa tēva vārdu, bet Jēzus bija sagatavojis Sīmanim jaunu vārdu. Tagad viņu sauks Pēteris. Jēzus vēlējās, lai arī Pēteris kļūtu par viņa sekotāju. Jēzus zina arī tavu vārdu. Viņš zina visu par tevi un nevar viens sagaidīt, kad varēs pavadīt laiku kopā ar tevi. Viņš saka, manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Jāņa 10:27. Mani interesē. Kā tu domā, kāpēc Jēzus deva Sīmanim vārdu Pēteris, kas nozīmē akmens? Ko tu vari šodien darīt, lai tuvotos Jēzum un sekotu viņam? Jēzus Bībelē sevi sauc par labo ganu un mūs par viņa aitiņām. Vai zini, ka aitiņas ir drošībā tikai tad, ja klausa gana balsī? Tāpat arī mēs, ja klausām tām, ko Jēzus saka, un tu to vari sadzirdēt caur savu vecāku balsīm. Lai tev izdodas šodien sekot Jēzum, dzirdēt, ko viņš tev saka, caur saviem vecākiem un tiem paklausīt. Manas
lūgšanai. Paldies Tev, Jēzu, ka es varu būt Tavs sekotājs, varu pavadīt laiku kopā ar Tevi lūgšanās un Bībeles izpētē. Paldies, ka varu darīt labus darbus, kas iepriecina man tuvos cilvēkus un arī Tevi. Paldies, ka varu Tevi arvien labāk iepazīt un stāstīt citiem cilvēkiem par Tavu lielo mīlestību. Par to no sirds pateicos Tavā vārdā. Āmen.